Preļi kā apdzīvota vieta veidojušies 6 gadsimti. Un šobrīd jāsaka, ka esošais novads ir izveidojies 11 gadu atpakaļ, apvienojoties Aizkalnes pagastam, Preļu pagastam un Preļu pilsētai. Tātad var teikt, ka mēs bijām viena no pirmajiem valstī, kur izveidojās novads. Un šī brīža teritorija novadā, Preļu novada ir Pelēču un Saunas pagasti vēl klāt. Līdz ar to mēs esam pilsētā ar 4 lauku pagastiem. Uz Latvijas fona jāsaka, laikam, ka Preļu novads ir tāds vidēji liels, jo iedzīvotāju skaita ziņā esam 44. vietā no 110 novadiem. Teritorijas ziņā samērā nelielas. Tātad līdz ar to iedzīvotāju blīvums ir diezgan liels. Un es domāju, ka šai laikā tas ir ļoti svarīgs rādītājs arī priekš novada attīstības. Jāsaka, ka Preļos šobrīd attīstās arī diezgan spēcīgi uzņēmumi. Kaut gan cilvēki tiešām daļa varbūt ir aizbraukuši projām, bet es domāju, ka šobrīd ir tendence arī, ka jaunieši atgriežas. Un te ir tradīcijas gan siera ražošanā, gan šūšanā, gan mēbeļu ražotnēs, celtniecībā, konditorijā, un es domāju, es visu šobrīd nenosaukšu, bet katrā gadījumā šobrīd teritorijas attīstības indeksa ziņā mēs esam pirmie Latgalē. Var teikt, ka drusciņi aiz Daugavpils pilsētas. Tā ka man ir prieks pa mūsu cilvēkiem, pa mūsu zemniekiem, uzņēmējiem, skolotājiem, ārstiem un katru, kurš tiešām ir devis kādu ieguldījumu Preļu novada Preļu pilsētas attīstībā. Popularitāti iegūst turisma objekti Preļu novadā, it sevišķi tas ir vasaras posms, kaut gan šobrīd arī piedāvājam ekskursijas ziemā, un tāpēc laipni aicināt arī turisma informācijas centrā Preļos, bet ir atsevišķi objekti turismu, ko gribētos īpaši izcelt. Tā ir mūsu Leļu galerija, kas ir privātais turisma objekts, un arī miniatūrā Karaļvalsts, kur katram ir iespēja pārģērbties senlaiku drānās un fotografēties un paskatīties, kā tad dzīvoja cilvēki vairākus gadsimtus atpakaļ. Un Leļu galerija, tas tiešām unikāls muzejs, kur šobrīd ir vienīgais Baltijas valstīs. Un pie mums šobrīd brauc turisti gan no Polijas, no Lietuvas, no Krievijas, no Baltkrievijas, no Igaunijas un arī no citām Eiropas valstīm. В 2008 году открылась галерейка. Galerija tika atklāta 2008. gadā, un viss sākās ar vienu lēli, kur man uzdāvināja. Es to restaurēju un sapratu, ka man pašai gribas kaut ko darīt šajā jomā. Un, kad es pabeidzu restaurēt šo lēli, tad es vairs nespēju apstāties. Tāpēc šobrīd jau ir apmēram 300 lēles, varbūt pat vairāk, mums to ir liels daudzums. Mūsu galerijā ir globus, uz kuru principā jau atzīmētas visas valstis, no kurām cilvēki šeit ir bijuši. Mums tas ir patīkami. Šeit var paskatīties uz sevi. Tas nozīmē, ka parasta sieviete, parasts vīrietis var pārvērsties par princi vai princesi. Tas ir tas, kas dzīvē reti, kad izdodas. Mums ir arī dāvanas. Viena no šādām lielām dāvanām bija dāvana Argentīnas muzejam, kuram mēs uzdāvinājām lēli latviešu tautas starpā. Latvijas prezidents pie mums iegādājās lēles, kuras vēlāk tika uzdāvinātas Spānijas karalim Juanam Karlosam, kas man arī ir liels pagodinājums. Juanu Karlosu, испанскому королю, то, что тоже очень почетно для меня. Preļu novadā pēdējā laikā izveidojušās arī vairākas viesmājas, un viena no tādām, kur ierīkots arī muzejs pēc privātas iniciatīvas, tā ir viesamāja pie Pliča.
šai viesu mājā ir iespēja ne tikai pārnakšņot, bet arī apskatīt saulaicīgu kolekciju, tātad dažādu, ko saimnieks ir sagatavojis. Un blakus šai viesu mājai muzejam ir uzbūvēta, arī jāsaka, laikam, Latvijā droša, bet es domāju, varbūt pat Eiropā, viena no mazākajām baznīciņām, kur vietas ir tikai 8 cilvēkiem. Un šeit var apmeklēt jebkuras konfesijas cilvēku šo baznīciņu, tā ka laipni aicināti arī šai viesu mājā. Šeit nāk ļaudis vasarā, dārzā, atpūsties ar maziem bērniem. Kāzas iebrauc nofotografēties, ekskursanti iebrauc. Šobrīd es gribētu teikt, ka visa māja gandrīz kā muzejs, jo šī 700 kvadrātmetru lielajā mājā ir 17 istabas, un ticiet man, nav nevienas istabas, kur nebūtu kaut kas no senlietām. Un šeit ir mana dārguma glabātuve. Šeit ir sakrātas mantas, ko es esmu izbraukājis pa 1000 kilometru pa Latgali, un esmu sakrājis ļoti daudz vēstures liecību, vadu šeit ekskursijas un cilvēkiem stāstu latgaļu vēsturi, viņu sadzīvi, tikumus, senās gudrības. Šeit ir arī baznīcas liecības. Baznīcas literatūra īpaša vieta ir. Grāmatas ir ļoti daudz, pār pa 2000. Ko Mārciņš, ja? Visur viņš ir, bet ne visi zina, kas ir Mārciņš. Un šita taisīs sviestu, ielika iekšā, ar nazīti šitā nogriež un izspiež tādu kluci ārā, un tas skaitījās Mārciņa sviesta. Ko tas nozīmē? Tie mūsu liegos 40 gramu. Var pārsvērt. Brīvajā laikā mūsu jaunieši, bērni, arī pieaugušie cilvēki, arī seniori, jāsaka, ļoti mīl atpūsties. Un tāpēc mums Kūsā kultūras dzīve, kur ir 19 pašdarbības kolektīvi, un vēl skolās ir aptuveni 12. Tad šobrīd ļoti slaveni ir mūsu deju kolektīvi, kas jau pēdējos 2 dziesmu un deju svētkus ir laureātu godā. Meitene iet ar kreiso kāju, puisis ar labo, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ja? Tikai šo te kustībiņu ar papietīti. Varam? Jā, mēs nosvinējām ar kolektīvu 2 gadus atpakaļ 25 gadu jubileju. Jā, šos 25 gadus es arī vadu šo kolektīvu. Bet to, ka tā sauc vidējā paudze, bet būtībā tie ir cilvēki, kas grib dejot, un nav svarīgi, vai tā ir vidējā, vai jaunieši, vai seniori. Vienkārši tas ir dejas prieks, dejas mīlestība, atpūta. Es dejoju Latgalē un Vidzemē. Un, teiksim, tad tos reģionus nevar salīdzināt, jo latgaliešiem ir ļoti temperamentīgas, ļoti dzīves dejas. Un tādas, man vislabāk no visām dejām, ko es dejojis, man patīk dejot tieši Latgales dejas. Opa un pirksgāls ir šādi. Jā, varam vēlreiz. Viens. Principā mēs izbraukājuši visu Eiropu. Esam gan Ungārija, Slovākija, Vācija, Čehija. Principā viss ir izbraukāts.
vislielākais atgadījums ir tie, teiksim, dziesmu svētku sajūta, kad mēs esam nedēļu kopā dzīvojam, teiksim, nevis tā, ka 2 reizes nedēļa atbrauc, satiekamies mēģinājumos, bet, teiksim, ka nedēļu nodzīvojam kopā. Preļos dejo ļoti daudzi. Mums ir daudz, un dejo no maza bērna līdz sirmam cilvēkam. Tā tas ir. Ir arī sporta tradīcijas labas, un mums ir tiešām labas sporta zāles. Ir 2 stadioni, tātad viens mākslīgais, un mēs ceram arī nākošais gads sagaidīt ciemiņus no Pēterburgas uz nometnēm. Sasniegumi ir, mums ir Latvijas čempioni, mums ir cilvēki, kas ir startējuši Eiropas čempionātos, tātad gan vieglatlētikā, volejbols meiteņu spēcīgs, galda tenisisti, ūdens slēpotāji, arī futbolisti, tad it sevišķi jauniešu grupās labi spēlē. Par dzīvi Preļu novada, sporta dzīvi Preļu novadā. Šeit var minēt, ka mums notiek Preļu novada čempionāti gan basketbolā, gan futbolā, gan volejbolā, kā arī citos sporta veidos sacensības dažādas. Šeit ir iespējas ne tikai pilnveidoties sportiskajā meistarībā tie, kuri ir aktīvi sportisti, bet arī nāk vakaros iedzīvotāji, tiekot nūjošanas aktivitātes. Ziemā šeit mums ir izgaismota slēpošanas trase sagatavota stadionā, kā arī parkā. Aplis daļēji izgaismots un labi sagatavots, pateicoties dažu entuziastu iniciatīvai un pūlēm. Ziemas sezonā arī ir iespēja slidot 3 slidotavās Preļu pilsētā, tā ka ne tikai telpās, bet arī svaigā gaisā var piekopt visas aktivitātes, vajag tikai vēlēšanos. Preļi atrodas aptuveni 27 km no Aglonas, tātad katolicisma centrs, kas ir Baltijā, un parasti uz 15. augustu ļoti milzīgi pūļi sveceļnieku apmeklē Preļu katoļu baznīcu. Un šī ēka ir celta vairāk kā gadsimtu atpakaļ, un jāsaka, ka mums novadā ir aptuveni 70% katoļu no iedzīvotājiem. Tā ka lielajos svētkos baznīca ir ļoti labi apmeklēta. Šis dievnams ir celts 1886. gadā un konsekrēts ir 10 gadus vēlāk Dievmātes debesu uzņemšanas godām. Tas ir tiešām garīgais centrs Preļu. Notiek dievkalpojumi pie mums šeit katru dienu, rītā un vakarā, un šodienas notiek 9 un 12. Cekļu skaitu mēs skaitam ap 3000 pēc tā daudzumā, ko izņem kalādā pirms Ziemassvētku adventa laikā. Pašlaik strādā šeit 2 priesteri. Notiek kā parasti baznīcā, kristības, laulības, bieru dievkalpojumi. Mums ir arī baznīca otrā, tā ir kapela parkā, tur ejam mēs arī gadā reizi procesē pa pilsētu. Dievs man aicinājumu būt par priesteri, jo tā vajadzēja, ka priesteri vajadzēja, ka nav nekāds, kas saka, amats, speciāli aicinājums, un vienmēr viņi, kas saka, Dievs, ka tiesa, viņš kā apstudiem, ka tiesa, es izvēlēju. Jūs neuzsamiet man, lai tā Dievs, kas man šeit ir aicinājis, lai es kalpoju viņam, lai bišķām kalpoju Dieva tautā, sludinot viņa evangeliju
kas ir tiešām arī mūsu kristīgās dzīves pamats. Jā, droši var teikt, ka aktīvi cilvēki mums ir ne tikai pilsētā, bet arī lauku pagastos. Un ļoti daudzas biedrības, kas raksta projektus, ievieš viņus dzīvē, dzīvo arī lauku teritorijās. Tad gan Pelēčos, gan Aizkalnē, gan Saunas pagastā, gan Prēļu pagastā. Un ar viņu pūlēm ir radīti gan bērnu laukumi, gan izremontēti kultūras nami, gan daudz kas cits. Ja? Un tiešām man prieks, ka nevalstiskās organizācijas mūsu novadā ir ļoti daudz un ļoti aktīvas. Šobrīd mēs atrodamies diemžēl bijušajā Aizkalnes pamatskolā, Prēļu novadā. Un patreiz šeit darbojas mūsu biedrība, Sabiedriskais centrs Aizkalne. Īstenībā biedrība ir diezgan ar senu vēsturi. Dibinātus mēs it kā esam kopā sanākušas, lai nodibinātu šo organizāciju. Esam 2002. gadā. Šogad svinējam savu 10. dzimšanas dienu. Bet tieši šajā mājā mēs darbojamies pilnus 2 gadus jau. Šo pēdējo 2 gadu laikā ir realizēti jau 3 lielie Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai līderprogrammas projekti. Vienā ir iegādātas šuju mašīnas, sadzīves tehnika, tur cepeškrāsnes, iedzīvotāju aktivitāšu dažādošanai. Un tad ir informācijas tehnoloģija iegādāta, trenažieri, galda spēles, lai būtu iedzīvotājiem brīvo laiku, kur pavadīt. Un 3. projekts, kas tikko ir vēl pat īsti nav noslēdzies, tas ir biedrības telpu remonts un mēbeļu un aprīkojuma iegāde. Notiek dažādi kursi, šūšanas, rokdarbu kursi, šūšanas klasē tiek sniegti regulāri iedzīvotājiem dažādi pakalpojumi, šūšanas un apģērbu labošanas. Un tad arī ir iespēja pasūtīt rokdarbus šeit. Regulāri sadarbojamies ar Latvijas Sarkano Krustu, izsniedzam humāno palīdzību vientuļajiem cilvēkiem un arī mazāk nodrošinātiem. Patreiz arī labas sadarbības rezultātā tiek realizēts mūsu biedrībā projekts SIA Konso un LLSA projektim Sieviete politikā. Mēs atrodamies Prēļu novada Pelēču pamatskolā. Skolā šajā mācību gadā mācās 84 skolēni, 16 pirmsskolas izglītības programmā un 68 pamatizglītības programmā. Skolēni ir no pamatā vietējie, no vietējās apkārtnes, taču viņiem ir nodrošināts transports, viņi tiek pievesti ar skolas autobusiem. Autobusus kursē gan rītos, gan pēcpusdienā pēc speciāli izstrādāta maršruta. Skolā ir arī internāts. Internāts ir uz 20 vietām, bet šobrīd mums ir pēc iesniegumiem internātā arī reģistrēti 16 skolēni. Tā reāli ikdienā kaut kur 12 skolēni nakšņu skolā. Skolā ir ļoti laba sadarbība ar nevalstiskajām organizācijām. Tātad mēs te kopīgi ar Veiksmes biķeri un Nīdermuižas draudze, tās ir 2 vietējās biedrības, rīkojam pasākumus. Viņi arī realizē projektus uz mūsu skolas bāzes. Skolā darbojas arī pensionāru biedrības atvērtā radošo ideju istaba. Tātad mēs esam tādā zināmā mērā jau izveidojušies kā kopienu centrs, kurā satiekas dažādas paaudzes, kopīgi darbojas gan sabiedrības izglītošanai, gan kopīgai pasākumu svinēšanai. Pirmais bija projekts pie baznīcas rožu kroņa dārza izveidošana. Tas jau ir pārtapis kā turisma objekts. Sakārtojuši esam baznīcu, renovējuši baznīcai jumtu, procesijas tērpus iegādājušies. Un arī daudz ko esam darījuši arī ciemā. Esam izveidojuši tādu piemiņas akmeni, lai varētu arī aiziet 11. novembrī un 18. nolikt ziedus tiem cilvēkiem, kas ir represēti no šī Pelēču pagasta.
esam arī izveidojuši tādu stūrīti Peleču pamatskolā pensionāriem, kur iegādājamies visu aprīkojumu, gan datoru, gan galdus, gan krēslus. Un tad dažreiz sanākam uz sanāksmēm, dažreiz arī tā pastrādā, teiksim, ar kādām rokdarbiem. Dažreiz vienkārši tāpat aprunāties. Tad vēl mēs esam uzrakstījuši tādu projektu kā rotaļu istaba. Tā domāta ne tikai skolas bērniem, bet arī pieaugušajiem un pensionāriem. 2013. gada 11. februārī Prēļiem aprit kā pilsētā 85 gadi, kad piešķirtas tiesības, bet šajā gadā mēs svinam kā Prēļiem apdzīvotai vietai 665. gadskārtu. Un mēs arī pārējām uz šo gada skaitli pirmo reizi, un tāpēc būs svētki gan februārī, gan arī augusta beigās, kad plānojas lielāki koncerti un tādas lielas Prēļu svētku svinības.